Reitingi diezgan skaidri rāda, ka liela daļa vienotības vēlētāji ir vīlušies. Politologs Ivars Ijabs uzskata, šāda vilšanās bija gaidāma, jo iespējams kādu vēlētāju bija iedomājušies ievēlot labos, latviskos, nacionālos, taisnīgos, godīgos kukuļu neņēmējus, viss nostāsies vietās un būs budžets ar pārpalikumu. Jautājums ir, protams, atkal par to, ko tad īsti šie cilvēki sagaidīja no vienotības nākšanas amatā, jo ir skaidrs, ka nekādus brīnumus gaidīt nebija vērts. Jau pirms vēlēšanām bija skaidrs, ka vienotība taisīs lielos vilcienos koalīciju zaļiem zemniekiem ar visām no tā izrietošajām sekām. Visi pirms vēlēšanām tie, kas daudz maz sekoja līdz, saprata, ka tajā vienotībā, lai nu kā netrūks, tad vienotības tur tiešām trūkst, jo tur ir daudz visādu interesantu, ambiciozu cilvēku, kuriem nozīmēties kaut kur pa televīzijas kamerām vienmēr šķiet daudz būtiskāk nekā patiešām tādai konstruktīvi risināt kaut kādus valstī nozīmīgus jautājumus. Ijabs stāsta, tagad mēs redzam, ka vienotība dara tieši to pašu, ko tās vietā darītu jebkura cita partija. Griež budžetu, domā par pensiju samazināšanu un mēģina paaugstināt nodokļus. Šīs visas lietas bija prognozējamas. Tas, ka vienotībā nav vienotības, tas, ka viņi nespēja paši vienoties nec par saviem koalīcijas partneriem iespējamiem, nec viņi ir spējīgi vienoties par kaut kādām fundamentālām reformām daudzās jomās, kaut vai te pašā augstākā izglītībā vai pensijās. To mēs visi, diemžēl, redzam, bet to mēs redzējām arī pirms tam. Tad jautājums, kur bija cilvēki, tad, kad viņi pieņēma šo savu izvēli vēlēšanās. Ijabs uzskata, vienotības tālāk attīstība ir ļoti intriģējoša. Protams, tas interesantais jautājums ir par to, vai viņiem izdosies izveidoties par to vienoto partiju, par ko viņi šobrīd it kā runā, bet, kā mēs redzam, tur tie ego vienam otram ir tik astronomiski lieli, kaut arī tie sasniegumi tiem cilvēkiem ir krietni mazais muguras, bet tie ego tur ir tādi, ka tiešām, tur tā kā Montblancs, vai ne? Līdz ar to, tur varētu būt diezgan liels problēmas. Protams, tad, ja vienotībai izdodās izveidoties par vienu partiju, tad tas, protams, atvieglo lēmumu pieņemšanu. Tas atvieglo lēmumu pieņemšanu, kurā, šī partija varētu būt spējīga uz kaut kādiem manevriem. Tagad viņi nav spējīgi ne uz kādiem manevriem, viņi vienkārši turpina to pašu, ko, tā teikt, viņi visi līdz šim ir darījuši, un Dombrovskis kalpo kā tāds savu veidu zibens novedējs starp visām temperamentīgajām kundzēm no vienas vai no otras vai no trešās partijas. Rezultāts ir tāds, ka budžets ir pieņemts, bet runāt par perspektīvu, ko mēs darīsim un kādu mēs izskatīsimies pēc 5 gadiem, vienotība nespēja, jo viņu pašu starpā nav nekādas vienprātības, spriež politologs.